Kā jums romāns šķiet? Šitas derēs. Jā, tas ir labs. Šis ir labs, jā. Man jau arī tā liekas. Tomēr nākamais gads ir olimpiskais bobslejs, ziemas olimpiskās spēles, šitas derēs, jā? Perfekt. Vai šis te arī derēs? Šis, nu tāds. Tas būtu labs priekš manis, jā. Jā, tur var kāpt un diriģēt. Nezinu, vai dukurs tur līdīs augšā, bet man tas derēs, jā. Jā, jo galu galā nākamajā gadā taču notiek divas olimpiskās spēles. Vienas notiek Sočos, tās ir ziemas olimpiskās sporta spēles, ja nu kāds vēl nezina. Un nākamajā gadā Rīgā notiek arī koru olimpiāda. Tā ir? Jā, pasaules koru olimpiāda. Pasaules koru olimpiāda. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē tieši to, ko olimpiāda var nozīmēt. Tā ir miermīlīga, draudzīga sacensība, lai pasaulē parādītu, kurš ir labākais. Vai rīdzinieki kaut kādā veidā var nākt jums talkā, stumt, dziedāt? Es ļoti ceru, ka jā, jo es domāju, ka tādas reizes ļoti uzjundīja kaut ko katrā cilvēkā, un katrs jau to roku grib ielikt, ne? Un te būs iespējas daudz. Mums būs vajadzīgi gan brīvprātīgie, gan arī miermīlīgie, gan saticīgie, gan laipnie, gan pieklājīgie. Arī jā, ar skrituļu dēļiem, vai slidām un riteņošanu un tam līdzīgām lietām. Tā kā galvenais ir reģistrēties uz to palīdzību, un to vajag darīt Rīga 2014 birojā, nākt ar savām iniciatīvām. Vai koru olimpiādei ir tieši sakars ar to, ka nākamgad mēs esam kultūras galvaspilsēta Eiropā? Jā, noteikti. Es domāju, pats noteicošākais, protams, kad Rīgu un Latviju visi pasauli pazīst kā koru galvaspilsētu. Cik valstis piedalīsies? Es ceru, ka piedalīsies apmēram 100, varbūt es pārspīlēju, bet patreiz ir pieteikušās 41 valsts jau patreiz uz šo brīdi, bet vēl jau lielā pieteikšanās tikai turpinās. Un 13. datumā, bet ne piekdienā, 13. jūlijā notiks lielais pasaules tautas atdziedāšanās koncerts Mežaparka lielajā estrādē, un tur ir jādzied latviešu dziesmu latviešu valodā, Saule, Pērkons, Daugava, visiem tiem, kas tur būs sabraukuši. Ķīnieši jau mācās? Ķīnieši mācās, man kaut kā iznāca laikam, kad ķīniešiem vēl es nepaspēju to mācīt, bet man jābūt janvārī Ķīnā, Pekinā un Šanhajā, kur es strādāšu ar ķīniešu koriem, mācīšu viņiem pareizi runāt Raiņa dzeju. Noslēgums un atklāšana jums arī būs kad īpaši pasākums? Protams, tā ir tradīcija jau. Šī koru olimpiāda ir 8. pēc skaita. Protams, mēs nevaram sacensties ar sporta olimpiādēm, bet tāpat laikā, es domāju, tas ir pietiekoši liels vēsturisks periods, kas ir noiets no 2000. gada, un pieredze ir krājusies, un šīs atklāšanas un noslēguma ceremonijas, es varu teikt, ir ļoti krāšanas. Vai var kaut kādā veidā pieteikties un dziedāt kādā brīvprātīgo korī? Brīvprātīgo korus droši vien varētu vislabāk organizēt Inns Teterovskis, kas organizē visus brīvprātīgos, kas ir saistīti ar Eiropas kultūras galvaspilsētu nākošā gadā. Bet es domāju, ka nevajag jau speciāli brīvprātīgo korus. Rīgā koru netrūkst, vajag tik apskatīties, kurš labāk tīk pie sirds, kam ir vai tas diriģents interesantāks, vai tās meitenes smukāks, to visu var redzēt. Nopirkt dalībnieka karti, stāties iekšā un dziedāt latviešu dziesmu, vai to var palūgt nodziedāt? Viss jau es nenodziedāšu, bet vienu refrēniņu es nodziedāšu, bet es celšos kājās, jo citādi nevar. Varbūt, ka tad jākāp ir augšā, vai tepat no vietas. Tad tepat. Saule, Latvis sēdī.